Šī brīža vadība dzīvo pēc Excel tabulas, tātad ir nodoklis paaugstināts, naudas budžetā ir vairāk. Ja mēs šo nodokli samazinām, naudas budžetā ir mazāk. Viss, ko viņi zina un ko saprot. Un runājot par šo viņetes maksas pieaugumu, es jums teikšu tā, nekas tur nebūs. Viena ļoti vienkārša iemesla pēc, kad, lai jūs jau varat likumu pacelt un ieviest, pacelt šīs viņetes maksu un ieviest viņu dzīvē. Jautājums ir tāds, vai jūs esat paplānojuši un saņēmuši atbildes uz jautājumu, kurš to kontrolēs? Un vai neaizies cilvēki šajā pelēkajā zonā? Tā kā tas notiek bieži vien mūsu valstī, ka mūsu ēna ekonomika ir no 20 līdz 25%. Manā skatījumā daudz svarīgāk būtu strādāt ar ēna ekonomikas jautājumiem, atrast šo ēnas ekonomikas naudu, kas ir no 3 līdz 9 miljardiem. Un tad mums būtu atrisināt visi jautājumi un nevajadzētu mocīt mūsu uzņēmējus. Šis ir tas gadījums, kad mazāk ir vairāk. Nevar visu laiku spiest un žņaukt to uzņēmēju, mazo un vidējo. Vajag viņam dot iespēju nopelnīt. Vajag viņam atļaut samazināt šos nodokļus, lai viņi varētu izvērsties un pelnīt vairāk, un uz apjomu nāktu vairāk mums naudiņu. Un man liekas, ka šī brīdī, kad izskata šādi priekšlikumi par to, kad ir jāsamazina nodokļi, man liekas, vispār visai finanšu ministrijai smadzenes lūst kopā. Viņi nesaprot, kāds tā var būt, ka mazāk ir vairāk. Un šis ir tieši tas gadījums. Jo ar transportu saistītās lietas pavelkais sevi pilnīgi visu. Tanī skaitā dārzeņus, tanī skaitā maizi, tanī skaitā piena cenas un visu pārējo.